Bērnībā es lasīju, es neatceros, kad es sāku lasīt, bet es domāju diezgan ātri. Man liekas, man vēl ir atmiņas, kā vecmāmiņa man mācīja kaut kādus burtus, un nav tā, ka es uzreiz tā žvik bija, bet varbūt tā ir fake atmiņa. Bet kāds varbūt ir pamanījis, vai man zina, es ļoti ātri runāju, es lasu arī tikpat ātri. Tā kā es varu izlasīt ļoti daudz literatūras. Es vienmēr lasīju bērnībā, arī mums mājās, protams, vienmēr bija grāmatas. Bet es neteiktu, ka es obligāti lasīju tās, kas bija mājās. Tur bija kaut kādi romāni, vai kā pie mums arī bija Rīgas laika vienmēr, ka viņi vēl bija melnbalti, un tad es viņus vienmēr šķirstīju, bet man reāli negribējās lasīt tik garus tos rakstus. Bet tas vienmēr bija pieejams. Bet jā, bērnībā es vienkārši lasīju kaut ko, tas tā domājot arī, kas ir kaut kas, kas ietekmējas par visiem šitiem, protams, likumības jautājumiem un kas ir atļauts, kas nē. Bija kādreiz tāda sērija, man liekas, tieši bija jauniešiem, un es nezinu, kāpēc viņi mums bija. Ne jau tā, ka mamma speciāli nopirka māsu, jo mēs jau ar māsu arī dalījām tās grāmatas, ko mēs lasījām. Bija tāda jauniešu sērija, kur bija viena, piemēram, principā tā kā, man liekas, pirmās personas stāsts par anoreksiju, viena bija par, kā izvaro patēvs, un tās bija tāds grāmatas, kā ar to iepazīties. Es domāju, ja nebūtu šīs tiešām jauniešiem domāts, varbūt es viņas lasīju agrākā vecumā nekā paredzēts, bet es nejūtos kaut kā baigi traumēt ar to, ka tas ar kaut kā ļāvi izprast vairāk. Tas man nesataisīja kaut kādu lielāku dosmu par pasauli, bet tas ir labāks veids kaut kā tā uzzināt. Tad, jā, šī tāds nepamācoši, pamācoši grāmatas, man liekas, bija labs piemērs. Bet, tā es neteiktu, ka baigi lasīju kaut kādu filozofiju bērnībā, bet, lasīju visu ko, bet noteikti arī kaut kur pamatskolā vai agrāk jau sāku noteikti lasīt angliski, jo tā bija vieglāk, tas bija vairāk pieejams grāmatu veikalos, plašāks tas izdevums, tad jā, tas vienmēr tas sanācis agrāk, jā, bērnībā. Es neteiktu, ka man ir kaut kāds, es jau no 8 gadu vecuma lasīju šādu veidu literatūru, tad tas būtu melots. Es atceros, varbūt kaut kādā 4. vai kurā klasē, tas vēl te pamatskolā bija kāda meitene klasē, kas lasīja Paulu Koelju. Es tad arī izlasīju, pilnīgi galīgi neinteresēja. Man nav interesējuši, ka šitādas pseidofilozofijas. Nekāda, jā, man nevajadzēja kaut ko. Steppenwolf vai kaut ko tādu izlasīju, bet, man neparāda. Man nav kaut kāds tur budismu, tur saistošas, tāds rietumu interpretācija par sevis meklēšanu. To es noteikti nedarīju. Es nezinu, kas man darīja kaut kādā, varbūt 5. klasē. Man bija salīdzinoši aizraujoši lasīt tās tā kā Hannibal Lectera grāmatas, vai ne? Tas ir no tādas parastās patērēmēs literatūras. Bet es arī netīšu, es neteicu māsai, es viņai snīkoju uz muguras, kas izlasīja amerikāņu psiho. Tas gan bija kaut kas bija šokējoši. Es nebiju gatava tai valodai, bet ar piemēram Zaustacijas bērni. Tur, man liekas, tā bija latviski tulkot, un tur tie lamu vārdi, tas bija kaut kas tās, ar ko es biju šokāta. Jā, bet tas ir, es neteiktu, ka tas taisīja manu personību, bet tas ir varbūt, ja es tā padomāju kaut kāds pāris minūtes par tām grāmatām, ko es atceros, vai kas jā, tas varētu būt, kas paliek atmiņā, bet citādi es nezinu, ko tur. Jā, es īsti neteiktu, kas paigi sev, ņem skatās sev kā cilvēku, protams, tas tā kā, no gabaliņiem salikts, un tu saproti, ka visa tev pagātnē esi tagadiena, bet kaut kādā lasīšanas ziņā tieši no bērnības vai jauniešu gadiem pirms sāku lasīt filozofiju un feminismu, tur es neteiktu, ka man ir kaut kāda baigā asociācija obligāti vai kas taisīts tādu narratīvu tieši par to sevis veidošanas veidā. Vidusskolā mums bija ļoti jauka Anna Sauka, Nainārs Sauka. Paveicās, ka viņus bija 12. klasē pasniedz filozofiju. Un tad mēģināju tikt akadēmijā, bet es netiku ar 1. gadu, bet tad es to 1 gadu, kad pabeidzu vidusskolas, iestājos filozofos. Jo man patika, tā kā paldies Saukām. Es atceros, kā pie viņiem bija vienreiz ļoti jauki, un te viņi rādīja, ka viņi ir nopirkuši tikko šitos kopotos rakstus Nīčem. Un tad ko es izdarīju, tā kā ņēmu un netīšām uzlēju vīnu pāri visam, un es vēl joprojām jūtos šausmīgi vainīgi. Skaista grāmatas, jā, ļoti vēl joprojām žēl. Nav tā, ka viņi man to atgādīja, es to vēl projām, protams, atceros, un tas ir ļoti, ļoti sen. Bet piemēram, Nīča, tas bija tā interesanti lasīt, bet es neteiktu, ka obligāts man mīļākais, bet manā filozofija, bet, protams, Platons, man ir kopjautie raksti, vai es esmu viņas visas izlasījis, protams, ka nē, bet, kad sāku studēt, tad man ļoti patīk, ka šajā izdevumā ir gan Platona rakstītais, kas ir noteikti Platona darbi, tad ir tādi, kuri varbūt ir Platona darbi, un tad ir tādi, kuri tā kā ir pierādīts, ka tie nav Platona darbi, bet vienā kādu laiku bija teiks, ka tie ir Platona, tāpēc viņi ir ielikt, tas man liekas tāds jauks, tik plānas lapiņas, bet Narkevičs tad, man liekas, ka viņš bija teicis, vai viņam bija
kad dalījās ar literatūru, ka šitais ir labais izdevums, jo, protams, nopērk kopotos rakstu jāstāst, kur ir labākais tulkojums. Tas bija tātad pirms cik gadiem 15, tā kā labais variants, jā, tas nu jā, Platons, protams. Tur lasot filozofiju, kas, protams, runā tā kā patriarchāla un tā tālāk, bet tas ir tas, kas man, nu jā, tā lasīšana ne jau obligāti dabūt atbildi, bet tā filozofijas lasīšana, tā analītiskā domāšana, kas veidojas lasot un mēģinot atrast tās atbildes, tas ir, man liekas, tas piedzīvojums, tā kā vai ne, tas ir it's about the journey, not the destination, vismaz manā skatījumā, un tā ir tā kā lasot, tu uzbūvē to savu analītisko domāšanu, un tā kā var aizvien labāk spriest spēju par visu, tā kā Platons tas tāds noteikti svarīgais tur, jā. Vai man turpināt tālāk pēc Platona lietā? Jā, labi. Tātad, kas vēl, ko es te atrauju, tā kā anatomija для художники, pēc tā, kā es to pateicu, man liekas, var pateikt, cik ļoti es nemāku runāt krieviski, bet šitā, jā, to es pilnīgi galīgi nevaru teikt, ka es māku visu tik anatomiski precīzi uzzīmēt, bet es nevarētu uzklusnot kaut ko fotorealistiski, bet tomēr es neesmu tik slikta kā tie, kuri nav mācījušies anatomiju. Jā, sanāks ļoti elitāri, bet jā, zīmēt es māku. Bet jā, šitā ir grāmata manai mammai, jo mamma ir arhitekte. Tā kā tas ar kaut ko jau pastāst, protams, par cik ļoti kādā mākslinieku ģimenē es biju vai nebija. Bet tas, jā, nav tā, ka mēs vienmēr varējām atļauties iet, piemēram, operu vai teātri. Bet tagad mums bija, piemēram, mammai dzimšanas diena, mēs gājām uz operu, uz Tosku. Bet tad, kā saprotu, citas ģimenes tā nedara. Tā kā tas noteikti man bija tā cita vieta, kas ir svarīga. Jā, kad varēja to atļauties, tad to mēs arī darījām. Bet, jā, šī tā ir vienkārši forša grāmata. Tas man joprojām ir skaisti skatīties to, un es gribētu mācēt to visu uzzīmēt, vai es varu, vai man ir pacietība, nē, bet, man nav forši, tā kā ribcage ļoti forši, tā man patikus. Un tur noteikti ir ar kaut kādu, saplāstas lapas vai kaut kas, kur ir bērns maziņš zīmējis, māma kādreiz arī mums no kaut kādām vietām pārzīmēja Miku Maušas, lai mēs varam krāsot, tā kā krāsojumās grāmatiņas, tas bija ļoti mīļi. Jā, tā kā prieks, ka māma pacietīgi ļāva bērnam paņemt to grāmatu. Jā, tāds, kas tās chronoloģiski nākamais būtu, protams, filozofija, māksla un feminisms, un tā kā es esmu tāda kvīrā feministu mākslinieca, bet tādu feministu literatūras iepazinos noteikti ne akadēmijā, ne jau kāds tur kaut ko māca. Manā laikā nebija Janas Kukainas vēl feminisma šitās lekcijas. Bet tad Latvijas Laiktīgā mākslas centrā vismaz bija tās vakarskolas, bet es nezinu, no turienes vismaz kaut ko zināju, ka hei, ir vēl kaut kāda kritiskā literatūra, ko raksta arī tagad mūsdienās, un nav jālasa obligāti, nezinu, 15. gadsimts vai tam līdzīgi. Bet vispār no Elīnas Prasliņas vīra es uzzināju pirmo reizi par Butler's Gender Trouble. Paldies viņam. Un tad tas, Matriks atvērās vairāk no turienes. Tas teikt tā vairāk pateicoties cilvēkiem, kur arī ir feministi un pašas pētījumiem. Jā, bet, piemēram, man nav kaut kādas literatūras, man ir ar kaut vai studēt Londonā. Grāmatas vairāk ir ar, e-grāmatas, Butlera arī. Tas bija domājis, vai man aizņemties no vienas draudzenes, kur studēja vēsturniekos, ja viņai ir tā dzimtas nemieru tulkojums, man nav, bet es domāju, neko es tur tik performatīvi to darīšu. Bet tīpaši tāpēc, ja man ir, es nemāku izrunāt viņu preciādā testo junkie, kas arī ir labs veids tālāk attīstot dzimt kā performatāti, un tur viņš ļoti labi runā par, kā piemēram, mums ir viss tas šoks par dzimtas maiņas, tā kā, jā, tā kā top surgery vai bottom surgery priekš transpersonām, kas varbūt ar nebinārām personām, bet reāli tā kā parastiem dzimtas cilvēkiem gan ir tā kā boob jobs visu laiku, deg un tās rainoplastija visu laiku, un tas ir tā kā, pilnīgi absurds arī hormonu, piemēram, menopauzei, jā, tur viņam tāds dusmīgs, tur ir daudz ar tādu seksualizētā valoda, viņa pašā pieredze, bet ļoti tāda spēcīga, bet arī sarežģīta. Tāpat tās kā Butlera ir zināms, ka viņa ir grūti lasīt, un ka viņa tur dabūja to balvu par vissarežģītāko tekstu. Tad šitais nav tik traki, bet viņš arī varbūt tāds, kur teikumā ar kaut kādi 7 dažādi termini, bet tur vismaz nav tā, ka ir obligāti tik daudz jāpārzina Derrida, lai varētu šo lasīt. Jā, tā ir tāda svarīga, ko es izceltu piemēram no feminismu, kas man te ir. Un tad arī jau studējot, tas ir vairāk
sākums tā kā maģistram. Šitā, kā mēta rūpējas par grāmatām. Es mēģinu rūpēties par grāmatām, bet te ir zila tāfeļkrāsa. Tātad tas notika, kad kad vēl bija Arsenāls. Bija izstāde tie spriedzi jaunie Ditas Parkevičus. Kurā tā izstāde? Okay, tad es to pa jaunam negribu, lai tā tad. Jā, kā mētrā rūpējas par grāmatām, zila krāsa, bet tas arī parāda to, kas tās grāmatas staipja līdzi, kādreiz staipīja līdzi, jo tā zilā krāsa ir, kad bija izstāde spriedzi. Arsenālā, kad vēl bija zila tāfeļu krāsas nopirku, lai sataisītu savu šito ar medūzas tām čūskām. Un, lai cilvēki var rakstīt uz tās tāfeļu lietas priekš uz tās glāzes, un tad, protams, krāsa atvērās somā, tad šitais arī tā sabojājās. Bet tad es pirku ar grāmatas Book Depository, kad viņu vēl, man liekas, nebija nopirkts Amazons, un kad mums vēl nebija galvā tā kā visiem common consciousness par to, ka Amazon ir super ļauni. Tad tur es tādus arī nopirku, man ir pāris no lietotas grāmatas, labāk pērku lietotas grāmatas, protams. Ja tīpaši tās ir kaut kādas fundamental feminist grāmatas, tad mierīgi tās var lietotas dabūt. Bet par Abortion Woman's Choice, kas bija, protams, pēc visām man sterilizācijām, tālāk pētot maģistrā Latvijā, nemūžam neviens neko tādu neieteikt. Bet tur es ar daudz ko, tur maziņi burtiņi, ļoti daudz tekstiņi. Tur tik daudz atzīmes bija un vienkārši tik informatīvi bagāti, bet tas ir tā tagad, protams, traki, ja tur rakstīts par Roe versus Wade, vai ne? Un tagad Roe versus Wade ir atgriezts atpakaļ. Tas ir drausmīgs reāli, bet tur arī par lasīt par to, kāda pil taisīja un kā tāda, lai to izmēģinātu, tos medicīniskos trials ņēma. Filipīnas sievietēm to izmēģināt vienkārši kā, human medical rabbits, kas ir šausmīgi, jo to man, protams, skolā visu nemācīja, nekur nezināju, tā kā man tā pila īsti nevajadzēja, un arī tā kā pēc sterilizācijas arī nē, tad, tā citādi es nemaz nezināju šo informāciju, cik tas ir viss eksploitatīvi, tad, pamazām tādiem gabaliņiem to var uzzināt, bet, brīnišķīga grāmata. Es arī tā kā tieši aborts un visā pasaulē, kā izveidojas, un ar tā kā viena bērna vai vairāk bērnu policija vai aborts sākumā, uz ko tas ir tēmāts, protams, pret sliktajiem cilvēkiem, kuriem nevajadzētu populēties visai igēnisms un rasisms un šausmas, un tad vēlāk to pārņem upper class, jo viņām, un upper class var taisīt aborts, tā kā tas jau tā uzreiz bīstam sabiedrībā, vai ne, ko mēs darīsim bez bagātiem baltiem cilvēkiem, vai, bet, tas tālāk tā virzoties, Tad man grāmatu plauktā, tad ir tādas kaut kādas citas feministas staples, bet man nav obligāti visas, jo man ir svarīgi arī, protams, ir tā klasika, bet tad arī jaunākie darbi, bet tās grāmatas, kas man ir teorija, feminisms, tas ir kad es no maģistra, un kad es vēl studēju doktorantūru nepabeidzu, atgriezos Latvijā, tad pabeidzu, vajadzēja par daudz glābt Latviju, vai grūti visiem jau tāds stāsts sāk doktorantūru, un tad nepabeidzu. Tad es tādu iesprūdusi dzīvē, manuprāt, bet ja runā par vienkārši grāmatām, filozofiju, tad es gribētu pabeigt kaut kas bakalaurus un maģistru filozofos, kamēr es atgriezos Latvijā šitos 3-4 gadus no Londonas, būtu toreiz pabeigt, bet, nezinu, varbūt ir laiks, bet tas ir varbūt par to, kas ir tās grāmatas, kas man principā ir tātad svarīgākās tomēr plauktā no tā laika, bet tad turpinot, kas ir uz priekšu tāds, piemēram, paskrienot tālāk, The Drag King book, šitos arī Londonā nopirku, baigi paveicās, protams, ar lietu, un rekuri, pat nezināju, Vivianas foršais zīns, kas bija priekš Eirofēmēm izstādē 2019. Gads, kas ir arī visdrīzāk tas pats gads, kad nopirku šito 2019. Bet tā ir, kura 90. grāmatu arī lietotu. Tu vispār baigi paveicās, kas viņi tas dabūja nopirkt, jo tagad, ja viņi mēģina atrast internetu veikalos, ja viņi jau vairs nav izdoti, tad īsti nav, vai viņi būtu kaut kāds, 60 vai 200 mārciņas, tad, man liekas, viņus nopirka kaut kādām 20 ļoti labi. Della Grace Volcano un Jack Halberstam. Superīgi 90. gadu, tātad Ņujorkas un LA Drag King, tur ir tā kā fotografija, tur ir teksti, tur ir intervija ar Moby Dick, kurš vēl joprojām ir aktīvs Amerikā Drag Kings, 20 vai 25 gadus jau veidot Drag Kings, un man bija tā iespēja ar viņu kopā uzstāties Berlīnē, tā kā tas bija superīgi, un viņš arī zina Amerikā, viņš vada to dragkinghistory.com, kur ir apkopot visu Drag King vēsturi, tā ir ielikta, kurā no tur
nacionālām libraries, tā kā tas arhīvs, tā mājaslapa, ka tā svarīga informācija. Un tad ir forši, ka šis Amerikas vienkārši klasika, pasaules līmeņa drag king klasika zina, ka ar Latviju un Baltijā ir drag king. Tas ir tas, ko mēs darām drag king. Mēs tīklojamies un draudzējamies atšķirībā varbūt no drag queenām, kuras ir tādas individuālāks un personīgāks. Viņam nevajag šo kopienu tik ļoti tāda, kā mums feministiem, es teiktu, jā, bet, fantastiski. Tā kā Della Toro, kura arī viņai bija Man for a Day, brīnišķīgs workshops visā pasaulē, izbraukājis man kādam 60 valstīm, varbūt 20, tas te varbūt pārspīlē, bet, jā, tā, es viņu nopirku, un tagad viņa man ir mājās, tāpēc, ka maisnīca ir aizvērusies. Es viņu biju aizvedusi šito, un vēl Female Masculinity, Halberstam arī grāmata, brīnišķīga ir tieši priekš nopirkt drag kingiem, lai var citi arī Latvijā to no viņiem iedvesmoties, kā bibliotekā, bija LGBT House Riga, tur nav nekāda jēga, es negribu, lai viņi tur ir piemosīgs, to nenovērtē, un tas viņas bija aizvedusi uz maisnīcu, bet tagad maisnīca ir cieta, tāpēc atved atpakaļ šeit, bet tagad būs nākamā maisnīca. Tas atkal būs tur. Cilvēkam ir pasējā, lūdzu skaties bildītis, ja tu negribi lasīt. Bet, ja mēs nokļuvām netīšām pa vienas Marijas Zīna, tad te ir, kad bija izstāde, kuras skūrēja, tur bija ar Vivienu, viņi sataisīja šos brīnišķīgos Zīnas izdevums. Es neesmu grafiķe, es nemāku pareizi šos nosaukt, bet ir šis, un tad seksuāli izplacītas bildes, tur pastāst, tur ir šitā un šitā, un tad redz, kā arī izstājas par pornogrāfiju. Ļoti labi, un man liekas, ka šī dēļ mums vajadzēja likt brīdinājumu, ka tur zem 18 vai kaut kas, un kāds tur šūmējās, nezinu. Līdz manī tas baigi nenonāca, jo tad projekta koordinātāja bija Līna Birzaka Priekula. Tā kā man neatnāca kaut kādas dusmas, tas pieņem, ka varbūt tad Līna kā no muzeja puses dīlo ar kaut kādām tur sūdzībām, ko visdrīzāk tas saņēma ar muzeja cilvēks. Nezinu, tu visdrīzāk pati labāk zini, kā tas notiek, bet šis bija vēl joprojām. Tad, kā nebija baigi lielais izdevums, man liekas, ka Viviena teica, ka varbūt viņi sataisīja vēl, bet šos arī bija aiznes uz maisnīcu, un tad man bija kaut kādi vairāks, varbūt 4-5 kopijas, bet tās ir, ar ko es nedodu, piemēram, latviešiem, bet es dodu kādiem ārzemniekiem, tādiem, kuri citādi viņi neiegūtu. Jā, tā es nedalos ar grāmatām, bet tādām, kuras vairāk kopijas, piemēram, ar Fembloks tos es devus, man bija kuši vairāk, tas queer issue. Jā, tās ir tādas, ko es padalos ar cilvēkiem, lai ir vieglāk, tīpaši tā nav vesela grāmata, bet tāds kaut kas pāršķirstams. Tā kā varbūt underestimējot cilvēku vēl lasīt vajag daudz lapiņas. Bet tas, ja jau zini, tad arī kas vēl tā. Man ir tā kā parasti ir visāds kaudzes lapa, kas tur vēl ir avīzes nosaukums pāri, bet ne jau visi, bet tie, kas bija maisnīcā, arī Hruščauka mums bija maisnīcā, Lastādīs mums bija maisnīcā, tur man vēl ir jaunākais balčus par protestu, kur ir mans darbiņš arī. Bet ja runā par Vivienas pornogrāfijas mītu, bastiņu Zīnu, tad ir jauns arī divas Kiru kopdarbs, kas ir Latvijas, es nekad neatrošu to nosaukumu, Latvijas seksu darbinieku alianse vai apvienība, kaut kā tā var atrast Instagramā, ļoti jauki, kur viņa izdeva šo, tur ir eseju un ar krāsojamās grāmatiņas, ļoti forši, un tad Lietuvas Sex Workers Alliance atbalstīja šī printēšana, tas ir forši. Un ar, piemēram, es nopirku pati, jo, varbūt es neesmu visu izlasījis. Es atceros, un tur bija forši, ka viņi sataisīja speciālo disleksijai draudzīgo fontu izmantoja, kas ir tikai 7 eiro, vēl joprojām var nopirkt, totāli not a paid ad, bet, piemēram, šo es nopirku sev arī, un arī kā balviņu mums tikko bija drag king konkurss par kroni 2025. gadam, tad šo sadabūju 3. vietu, jo tur man ir svarīgi, ka tās balviņas ir no vietējiem, Baltijas vietējiem ražotājiem, nevis kaut kur no, eBay tik ļoti. Kāpēc tā kādreiz bija nopirku sotiņas 2020. gadā, bet tomēr. Un arī, ka viņi dabūtu, un tad tie vietējie Baltijas kvīru mākslinieki vai labie feministi dabūtu atbalstu. Un tos nopirku, nevis prasīju, lai ziedojiet kā balviņu, jo 7 eiro liekas muļķīgi, tas nepieklājīgi pilnībā prasīt to būt, bet tas ir jauki. Tas un tas vēl dabūju, šitie ir šērošanai gan vairāk, bet ir kas hausa vēstnes, Zīnes neierobežotai sociālai mutācijai, huļigāniskā mīlas attiecība ar pasauli. Izklāst ļoti labi. Tā kā kurā brīdī es to izlasīšu, reāli nezinu, bet baigi vajadzētu, tas ir tādas lietas, kas man stāv, ir svarīgi. Šitais vēl tikko atvedu no Lietuvas, Rose Tinted Glasses, 9. numurs, tur ir ar mana review par survival kitu.
sūdzoties par to, kā tur nebija pilnīgi nekāda apraksta un ka cik tas ir nepieejami un drausmīgi. Jā, tas tās tādas lietiņas, kas tomēr skaitās pie lasīšanas. Šitie tad viņa Samuēls taisa kopā ar vēl vienu personu. Viņa Lietuvā bāzēta, bet tad Latvijā ir atrasta, un tad viņa man iedeva čupiņu, lai es atvedu uz Latviju. Bija domāts Omnivā, bet kā es tur biju braukusi tikko uz alternatīvo drāgu šovu Dragana, tad varēju dabūt tur uz plauktiņu stāv picas kastē iepakots ļoti jauki. Tas ir tāds. Tad vēl kaut kas ir kaut kas, kas ir lasāms, bet nav grāmata. Tad šitos izvēlu. Es tā baigi šito mēģināju nepadomāt. Bija šīs 3 tās, ko es davai. Vajag ielikt, pārējo man reāli nav laika, reku paskatos, jā, šitās dara, šitos mazliet piedomāju. Te ir piegrieznes drēbēm. Man tev blakus, ja sēž, tur ir vienā no plauktiņiem kaudze ar piegrieznēm. Šitos viss arī pirku Etsy Londonā esot, lai lielākoties lockdownā, jo man bija ar tas furlough pay, tad tas nozīmē, ka nevajadzēja iet uz darbu. Dabūju cik tur 80% no tās savas security pay, kas bija minimum wage, bet tomēr priekš Latvijas tas, protams, ir vairāk. Bet tad ietaupīju to, ka man nevajadzēja braukt ar metro, un proti man bija nauda ņemt un pirkt audumus. Reāli visur tie ir audumi. Tā kā visur, kur skatēties īstenībā aiz kastītēm, tur ir drēg tērpi, tur ir lentītes, tur ir audumu. Māsas istabā stāv audumu visur. Jā, bet sāku tātad šūt. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc domāju, ka var stāstīt par šito, jo piegrieznes lasīt. Kā es pirmo reizi jau ļoti uztraucos to šūt ārpus, un tad tur lasu angliski tās instrukcijas, un tur kaut kāds beistīja, un kas un kāpēc, lai zinātu tavu ķermenis, un tad tur googlēju, un tur kā pirmo reizi es tur tik uzmanīgi mēģinu tur visu vilkt, un tagad es vienkārši uzlieku, es pat nepiespraužu, es vienkārši izgriežu, visu būs normāli. Jā, es taisu no piegrieztiem, pats neizdizainēju, tā, protams, kā tur izvēlas fabrikus un kādus tur smukumiņus virsū, jo more is more in drag. Tā ir tā dizainēšanas lieta, bet pati kaut kā dreipot, tas totāli nevarētu. Var apvienojot dažādas, bet šitā ir viena no manām mīļākajām. Citreiz ir kaut kādas jakas, kurām no 4 dažādām piegrieztiem saliek tos komplektus, kā es tur gribu to trainu vai ne. Bet, jā, šitais, kas sataisīja, liekas, sarkana krāsa pirmo priekš Valentīna dienas, bet tas ir viens no maniem Latvijas tērpiem. Gribēju, I want this in every color. Viņi ir lielās visam sataisīja un vēl vairākas. Bet tas ir tāds. Bet tātad, kāpēc arī? Ja es šuju, tas man patīk kaut kas, es netaisu kaut kādu mākslas darbu, nav kaut kādā izteidā jādara, kas ir ļoti ilgi, nav viss jādara. Tad, es varu šūt, tad man ir tas radošais darbs, jo man patīk ar rokām. Jo, piemēram, citas kaut kādas lietas, kas sanāk datorā, tad es nevaru to radošam, man vajag to fizisko rokā. Ja tad tā šūšana ir vismaz kaut kas tāds, kur nav tik ļoti jāpadomā, tur man nav jādomā, vai ir jāga šo darīt, vai tas ir kaut kāds mākslas darbs, kas man vajadzīgs, tie tērpi ir praktiski, man patīk šūt, adīt, nē. Tā kā 9. klasē es adīju šausmīgi kaitinoši, tā kā sakot līdz tam rakstam, drausmīgi stresaini, šūt, baigi labi. Man, protams, besīja, es ņemu un sašuju kaut ko baigi stipri, jo es šuju rokām, ne jau šuju mašīnu, tad man nepareizi sašūs, tad man vajag attārdīt. Reāli debīli. Bet, ja šuju, tad es nevaru lasīt. Es varu skatīties kaut kādas pilnīgi debilas Netflixus, kas smadzenes izgriež, es varētu jau klausīties podkastus, kaut kādas gudras tos daru. Nē, bet, ja šuju, tad es nevaru lasīt, tā kā tas ir stulbi, šis ir viens no iemesliem, varbūt veidiem, kā es nelasu tik tāds. Nu jā, jo pēc tās doktorantūras, turpināšanas man bija ļoti ilga arī tajā laikā, vienkārši trauksme, vēl joprojām mazliet ir trauksme, bet tad bija trauksme vienkārši lasīt kaut ko, kas visu laiku likās jālasa akadēmiskā literatūra, vai ne, tad es tā kā neko nevaru palasīt, ne akadēmisko literatūru, kas ir nepieciešama, jo es visu laiku domāju, es nevaru lasīt, es nesāku par kaut ko rakstīt, jo man vajag to rakstīt priekš tās doktorantūras sākt, vai ne, bet es nevaru lasīt kaut ko citur, lai nomierinātos, tāpēc kaut kādā brīdī es vienkārši tā pārstāju tik regulāri lasīt, jo tās grāmatas, te man arī ir šitā, kā somā līdz staipīt, tagad man ir maziņi somiņi, kurās nevar ielikt, bet šitādi, viņi ir šitik biezi, vai ne, tos staipīju katru dienu līdz, tur metro, uz darbu un uz studijām drausmīgi, bet arī, piemēram, bioethics, tos gribēju, tas tāds vairāks collected editions, tieši arī par ķermeni, tur feminismu un medicīnu un tā tālāk, ētiku, ko tur ārsti uzspiež un ko ne. Bet tā jau ir, es nezinu, 10 gadus, 15 gadus vecas, un tas tad kaut kas ir relevanti, bet arī ne. Jo par feminismu, kvīru grāmatām arī ir svarīgi, ka tās ir, arī tie autori zina un runā par translietām, ir kaut kāda grāmata,
kas neiekļauj arī trans, tad tā ir, transfobijas grāmata nevar tā, es nezinu. Ja pirms domā, kas man iesaka grāmatas, tad vai es klausītos, obligāti kādās Latvijas feministu ieteikumos, es drīzāk, ka ne. Jo es nedomāju, ka viņas ir tik intersekcionāls, kā man ir nepieciešams. Bet drīzumā jau noslēdzot šo kaudzi, kas man vēl, te man ir tātad par feminismu Latvijā ar forši, tās krīvās grāmatas. Te ir vairākas, kas arī tur, protams, ir Irbe, slēptā dzīve, sāku lasīt, nepabeidzu, kā ļoti daudz. Bet šitās ir vienkārši ļoti labi, ka viņas ir, man ir svarīgi viņas dabūt, ka viņas ir mājās, es gribu, viņas ir plasmasā. Cik viņas jau ilgas tā plasmasā. Šitā, es nezinu, bija rudenī vai ziemā, kad iznāca tā jaunākā. Bet man ir vajag, lai ir. Bet no šitās tās, kā nesas pētījis, es mammai austiņā ņēmu un viņas čupināju, un tu domā, jā, kāda liela meitiņa vai ne lielā feministu māksliniece, un ņem manā skaita pantiņas. Bet, nu, protams, Edlīna Prasliņas un viņas gailas atzījotās, tās ir vienkārši the cutest thing ever. Ja kaut ko nav šitais lielākā daļa no tām grāmatām, liekas, kā teicu, ne Londonā pirktas, bet ir kaut kādas, ko es arī vienkārši gribēju atvest Londonu, lai man tās ir mājas, tad man ir vairāk Edlīna Prasliņas grāmatas, ko es ņēmu uz Londonu. Ja es 6 gadus tur dzīvoju, pa laikam sanāca atbraukt vai izstādēm vai pie zobārsta vai tetovējums sataisīt, parasti to visu 3 dienās. Tad šīs man bija kaut kas, kas var pastīties un justies tā kā, ka man mazāk vientulīgi, ka tie draugi ir kaut kur tuvumā. Bet tā kā tās grāmatas, ko es pērku pat, ja zinu, kas viņas neizlasīšu tuvumā vai nākamajos gados, tīpaši viņas tā kā, manā privileģītībā ir iespējams nopirkt, tad es arī nopērku, jo tas ir, piemēram, Katrītas Ruzītes dažas piezīmes par ķermeni. Tas ir kāpēc, lai es to nebūtu, tas ir svarīgi atbalstīt tos vietējos māksliniekus, svarīgi, ka tā nauda, kur vai tas ir no tavas NVO, arī tāpat tās kā, piemēram, drakkingiem, vai arī tava personīgā nauda aiziet tiem pareiziem cilvēkiem, ka tas neaiziet tā kā visiem heteroseksuāliem vai projektu vadītājiem, bet tas aiziet tikai tiem pašiem kvīriem, sievietēm, kur tas vajag. Un man nav baigi daudz tejas, kas man ir, man bija, liekas, varbūt kaut kādu bija nopirkusi, bet tā kā es minēju, es ātri lasu, es nevaru koncentrēties dzejā, tā kā tas nav, es zinu, ka tas nav dzejas vaina, tā ir mana vaina, it's me, it's not you, nevar lasīt dzeju, reāli tā kā, nē. Un tā kā man neinteresē meklēt to, kā bija latviešu literatūra, kas stāstīja, kurš ir tas ceļas subjekts, objekts, vēstnieks, es zinu, ka tie nav pareizie termini. Bet man patīk, ka tātad Katrīnai ir tāda narratīva ceļa. Tas tā kā nenozīmē, ka viņai tur, protams, nav izmantot visi šie brīnišķīgie ceļu stūla, bet man tātad, vai narratīvu uzprotamu Katrīnai, tāpēc ir brīnišķīgi tāda ceļa. Jo to es pat palasīju. Es biju uz atklāšanu kaņepē, un kamēr gaidīju, kad sāks runu, tad es ar pustumsā jau varēju palasīt brīnišķīgi. Es arī nopirku vēl vienu un aiznesu uz maiznīcu. Jā, tas arī vēl veids, kā ņemt un atbalstīt. Un tad pēdējais šitos aizņēmos. Iesāku lasīt. Autobusā uz Viļņu vai atpakaļ. Man bija ļoti stresainas nedēļas, tā kā nesanāca baigi visu. Te var redzēt, cik daudz izlasīju, bet ar to arī pietiek. Daybreak in Gaza. Tas ir stāsts no 2024. gada vēl. Mums bija Zooms ar autoriem, tātad ir vairāk visādi palestīniešu stāsti, kas ir tā kā žurnālisti ar visādas profesijas. Tur, es neatceros, apmēram 100, man liekas, tie stāsti, es nemaldos tagad. Bet tas bija pirms viņi ātri tā viņas savāca, lai ir tās liecības saglabāts, tie cilvēki tā kā vai miruši vai nav, noteikti liela daļa miruši, viņiem tā kā ģimenes visiem tur miruši, tas ir trausmīgi, bet mums bija ar tiem 2 autoriem, viens palestīnietis, viens UK-based brits, tad viņi to savāca, un tad tā kā, ka mums ir bijuši tie Zoom maiznīcā, piemēram, par citiem arī palestīniešiem, un tad vienmēr ir tāds uztraukums, tūlīt parādīsies ziņas, ka lūk šie cilvēki, kuriem tas tā kā redzējis un kuri ir veltījuši to laiku cauri visām tām drausmām, ko viņi ied, genocīdu pret viņiem dēļ, tad, ka viņi tūlīt nomirs, un tad šie vēl ir dzīvi, Brits ir dzīves, protams, Anglijā, Palestīnieta, viņa grāmatu veikali, kas viens no senākajiem grāmatas veikaliem. Jeruzalemē, protams, ar Izraēlas armiju atnāca un izreidoja, un viņu apcietināja uz laiku, un tad ņēma un atbrīvoja, bet tā arī notika, tā kā tas bija
jā, protams, drausmīgi. Un tagad domāju, kā būs lasīt kaut ko, kas ir 2004. gada mokas, kad tagad ir jau 2025. gada mokas, un kādams mokas kara noziegumi, kad tiek izdarīti pret palestīniešiem. Ir drausmīgi, bet jā, iet šo grāmatu var nopirkt, ziedojumu iet no tās Palestīnai. Bet tur ir, nav tā, ka tu, vai lasi šito un lasi pie katras vārda. Visdrīzāk tā arī būs, bet tur bija viens jauks stāstīņš par to, viens jauks stāstīņš, kā nu ir Gaza un ir rietumkrasts, nevar, protams, nokļūt no viena uz otru bez visiem šausmīgiem checkpunktiem. Bet jā, viens bija vismaz tādā humoristiskā veidā, kā mēģināja nodot brālis savai māsai kaķi, kura precējās. Tad no rietumkrasta aizvest kaķi māsai uz Gazu, un tad viņam, protams, ved to kaķi, putnu būrī, šausmīgi daudz izjautā, kāpēc ir kaķis, kas tās par kaķi, vai kaķi nav kaut kas paslēpts, kāpēc tev vispār ir mājdzīvnieki, kas ir, tad vismaz caur to absurdumu mazliet vieglāk to izlasīt, tā kā tur ir tāda stāstiņa. Tur ir stāstiņa, piemēram, par palestīniešu sieviešu tradicionālo izšūšanu. Tā kā tur ir, ja ir uztraukums, sēdēs un raudās, jā, tā būs, es tur sēžu Viļņas autobusā un lasu, un domāju, kas sanāks, sēžu un lasu un raudu, vai ne, bet ir tie atvieglojumi, tie autori nemēģina tā ņemt, un ar to āmuru sist papīru, tā ir Izraels vaina, ka viņi veic šo genocīdu, un tāpēc jebko, ko tu lasi par Palestīnu, tad kā ar āmuru pa galvu sit, un tu gribi vienkārši paslēpties, bet nedrīkst paslēpties, jo mums ir privilēģija būt nogurušiem, bet citiem cilvēkiem vajag vienkārši izdzīvot.